Sveiki, esmu Eivija Zamole. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Zaķa precības. Reize viņam ienāca prātā, ka viņam draudzībā klātos, ja viņš apprecētos. Visvairāk viņam patika kāds zemnieku meita. Viņš aizsūtīja lāci par savu precinieku. Bet zemnieku meita atraidījusi: "Nē, Zaķi jau gan es neprecēšu." "Kāpēc ne?" Lācis jautāja. "Viņam ir daudz par īsu asta," meita atbildēja. Tagad visi zvēri mežā runāja, ka zemnieka meita atraidījusi Zaķi, ka viņam par īsu asta. To dabūja zināt arī vilks, jo zemnieka meita neprec mani Zaķi, ka viņam par īsu asta, tad mani viņam precēs, jo man ir gara asta. Vilks domāja. Viņš atkal aizsūtīja lāci pie zemnieka meitas. Lācis teica: "Tev taisnība, Zaķis nekur neder, jo viņam par īsu asta, bet tev ir viens cits līgulains, kam ir gara asta." Meita jautāja: "Kas tas ir?" "Tas ir vilks, viņš ir ļoti ievērojams vīrs, un asta arī viņam ir gara." "Ak, cik jauki! Es būtu ļoti laimīga, ja vilka kungs mani apprecētu." Lācis to pateica vilkam, un vilks ļoti priecājās. Vilks solīja sarīkot lielas dzīves, un kāzām bija jānotiek zemnieka mājā, lai visi redzētu, cik vilkam daļa līgo. Kāzu dienā vilks gāja Zaķa lūgt kāzās, bet Zaķis gulēja gultā. Vilks lūdz Zaķa kāzās, bet Zaķis teica: "Es gan nevaru iet uz tavām kāzām, vakar pārēdot burkānus un kāposus, un šodien esmu slims." "Bet kur tad ņem otru tādu dejotāju kā tu?" "Jā, man ir ļoti slikti, un es tik tālu nevarēšu aiziet." "Kāp man mugurā, es uzlikšu seglas un iemauktus. Kad skriešu par ātru, tad pievelc, es skriešu lēnāk." Zaķis nu bija mieru. Pusceļā vilks teica: "Kāp nu zemē, es vēl nevaru paiet, skrien vien tālāk." Pavisam pie tuvu zemnieku mājai vilks teica: "Tālāk jau nu gan es tevi nenesīšu. Ja tu neizskriesi, es tevi piespiedīšu." Zaķis iesita vilkam ar pātagu, un vilkam bija jāskrien vai nu grib, vai negrib. Pie zemnieka mājas Zaķis iedeva pavadu kalnu un teica: "Piesieniet nodu to manu zirgu, ka neaizbēg." Zaķis devās pie zemnieka meitas un teica: "Mani tu neprecēji, jo man ir par īsu asta, bet tas vilks, kas tev patika, ir mans jājamais zirgs. Vilks ir tavs jājamais zirgs? Ja netici, aizīšu tālu pastīties." Meita aizgāja skatīties un ieraudzīja vilku uz stāvī ar segliem piesietu. Meita tūlīt ieskrēja istabā un apprecēja Zaķi. Vilks aiz liela kalna ieskrēja atpakaļ mežā. Atgadījums no dzīves. Kad es biju kādu dienu, bija palicis mēnesis līdz pirmajai skolas dienai. Mēs ar mammu aizbraucām uz laukiem. Mēs ar palikām pa nakti. Pa nakti man vajadzēja stolpi. Es aizgāju un sadzirdēju kaut ko pīkstam. Skrēju pie mammas. Tad mamma teica, lai neuztraucos un aiznes mani uz gultu. No rīta mēs ieraudzījām mazu sikspārni. Beigās tas tā nebija pele, kas pīksēja, bet mazs sikspārnītis. Anekdote. Kāpēc fiziķe neapprecēja zinātnieku? Toms atbild, jo viņu starpā nebija ķīmijas.